Labrīt, labdien, labvakar Latvija. Mani sauc pats Māris Ozoliņš. Un šodien es gribu runāt par jauno Latvijas tautu, par jauniem cilvēkiem, par mūsu bērniem un par visu pārējo. Un no savas pieredzes, ko es gribu jums pateikt, to, kad es esmu dzīvojis vairākos kontinentos savā dzīvē, ja? Man ir vairāk nekā 40 gadi, un es esmu dzīvojis vairākos kontinentos, vairākās pilsētās, lielās pilsētās, kur ir 1,4 miljonu cilvēku dzīvo tikai vienā pilsētā, ja? Ieskaitot Rīgu. Rīgā dzīvo, cik dzīvo? Miljons, varbūt miljonu dzīvoja, tad, kad es biju Rīgā 2001. gadā. Es neesmu bijis Latvijā dekādēm. Pēdējo reizi, kad es biju Latvijā 2012. gads, ja? Es joprojām neesmu bijis. Es tagad esmu Āfrikā. Es esmu dzīvojis visur, ja? Visos kontinentos. Ne visos kontinentos, bet pāris, ja teiksim, Ziemeļamerikā, Eiropā un Āfrikā. Un uz doto momentu esmu Āfrikā. Un jaunajai paaudzei, jaunajiem cilvēkiem, jaunajiem latviešiem, ko es gribu pateikt, nebrauciet prom no Latvijas, nav tā vērts, ja? Tāpēc, kad pēc 20 gadiem, man ir vairāk nekā 20, cik es esmu tagad ārpus Latvijas dzīvojis, no 2003. gada, 21 gadu. Es 21 gadu neesmu bijis Latvijā, neesmu strādājis oficiāli, neoficiāli, vispār neesmu bijis Latvijā 21 gadu. Es strādājis, nedzīvojis tur. Un tagad ir tāda lieta, kad es dzīvoju Ziemeļamerikā. Es tagad 6 mēneši esmu Āfrikā, un es pirms tam dzīvoju Ziemeļamerikā dekādēm. Un es vienā dienā pamodos, un es teicu, it's time to go home, right? It's time to go home. Now is the time. Tie, kas nesaprot latviski, angliski, tas nozīmē, tagad ir laiks braukt mājās, uz mājām, ja? Un es tev pateikšu, ka es nezinu, kas ir manas mājas. Es nezinu, kur ir manas mājas, tāpēc, kad es piedzimu Gulbenē un uzaugu Gulbenē, bet es visu mūžu esmu gribējis dzīvot Losandželosā, Kalifornijā. Man kaut kas man bija, es visu laiku esmu gribējis tur dzīvot. Es tur esmu bijis 100 reižu. Es esmu, teiksim, kopš, 2000 gada sākuma. Un 2014. gadā, kas notika, es biju Lasvegasā. Es Lasvegasā katru gadu esmu bijis 3-4 reizes, ja? Es tur nedzīvoju. Un 2014. gadā bija tāds posms, kad es biju viens pats Lasvegasā. Visādi fuck-upi man notika, ja? Viss kaut kas notika, es biju viens pats tur. Un es teicu, bija Ziemassvētki, 2014. gada Ziemassvētki, un es aizbraucu no Lasvegasā, man bija hotelis, viesnīca paņemta, un es tur visas savas lietas atstāju, tāpēc, ka man bija tur uz 2 nedēļām. Es vienkārši iekāpu savā mašīnā un es aizbraucu uz Losandželosu. 5 stundu brauciens apmēram, vairāk vai mazāk, jāatkārtībā, kā tu brauc. Es aizbraucu uz Losandželosu, aizbraucu uz Santa Moniku. Pirms tam es pa Vilšeras bulvāru izstaigāju, par Beverly Hills, pa visu pārējo, un pēc tam bija vakars. Nakts jau paliek tumšs, ja, tā kā tagad ir. Un es teicu, fuck, es esmu viens pats, es nejūtos, kad es varētu braukt tagad 5 stundas atpakaļ uz Lasvegasu, ja, kur man ir viesnīca, kur man ir numuriņš, kur man visas mantas ir. Es teicu, es fucking palikšu Losandželosā. Un to es izdarīju. Es aizgāju uz liquor store. Liquor stores nozīmē alkohola veikals, ja. Nopirku 2 pudeles Jacku Danielsu, ja, un kaut kādu 6 paku vai 12 paku vai 24 paku ar Budweiseru, ar aliņu, ja. Un es biju mašīnā Santa Monikā, smuks skats, ja, pie pludmales. Es to visu vakaru pavadīju pludmalē, dzeru tos visus aliņus, un pēc tam es teicu, kur es palikšu. Nav kur palikt, fucking, es domāju, gulēšu mašīnā, ja. To es arī darīju, protams, ja. Bet pirms es gāju gulēt, es izdzēru vienu viskija pudeli viens pats. Santa Monika nav tā pati bīstamākā vieta Losandželosā, bet tāpat tā nav laba vieta, kur tu gribi vienkārši mašīnā. Un man bija, es esmu tāds cilvēks, kas ir, I don't give a fuck, I don't care. Es varu fucking mašīnā gulēt Losandželosā, jā. Izdzēru to viskija pudeli otro, gulēju, pamodos no rīta 9, smuks skats, aizgāju uz okeānu, peldējos uz klusu okeānu, Pacific Ocean, ja. Pēc tam teicu, ok, brauksim atpakaļ uz Lasvegasu. Un braucu.
un es aizbraucu atpakaļ uz Las Vegasu, un ir tikai 1 vai 2 cilvēki, kad es toreiz to darīju, to visu dokumentēju. Man nav video nekur, es nevaru atrast varbūt vecajos iPhone'os, man ir kaut kādi 5 vai 10 vecie iPhone, tas ir viens no jaunākajiem tagad, kas man tagad ir. Un es varu atrast tos video, es varu parādīt jums visu, ja jūs man neticat. Un tagad es esmu Āfrikā. Es tagad dzīvoju Āfrikā pēdējos 6 mēnešus. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, es studēju inženieriju augstskolās, angļu valodā runājušās skolās, ja? Un kopš tā laika es savā galvā, es nekad nerunāju ar sevi, es nekad nedomāju latviski, es runāju vienmēr angliski. Es esmu, kā viņi saka, Americanized. Un man vienā dienā, pirms pāris dienām bija, kad es taisīju to vienu video pat austrumu Latvijas robežu, ieliku YouTube šajā pašā kanālā, kur man sieva noklausījās un noskatījās. Viņa teica, klausies, tu izklausies lame, kroplīgi, stulbi izklausies, ja? Varbūt, ka tev vajag latviski, jo angliski var runāt labāk un izteikties labāk nekā latviski. Varbūt, ka tev vajag fucking piepulēt to latviešu audiju, tu gribi latviešu auditorijai taisīt labus video, lai cilvēki saprot, par ko tu fucking runā vispār ir. Un es viņai piekrītu, ja? Kaut gan es drusku dusmas man bija, tāpēc mēs drusku sastrīdējamies par to visu, ja? Par manu politisko viedokli arī. Es esmu vairāk nevis fucking liberāls, kad piedod. Jesus, es neesmu nekāds liberāls, es esmu konservatīvs, es esmu republican, konservatīvs, es esmu, ja? Es esmu par Donaldu Trumpu. Un tā ziņa, ko es gribu šodien pateikt jauniem latviešiem, veči nebraucat prom no tās Latvijas, paliekat Latvijā, un ja pat jums ir tas sapnis, man bija tas vienmēr tas Amerikas sapnis, tas American Dream, like, ja? Un brauktu, un tas nav tā vērts. Es esmu dzīvojis vairākās, kā es teicu, vairākos kontinentos, vairākās pilsētās, vairākās vietās. Un nav tā vērts. Un pēc 20 gadiem, kad tu nodzīvo, tu saki, ir laiks braukt mājās. Un kur ir tās mājas? Kur ir tās mājas? Man nav mājas. Un es nerunāju par fizisku vietu, teiksim, par īpašumu. Es nerunāju par tādām lietām, teiksim, man ir māja tur Alūksnē, ja? Vai man ir māja Gulbenē, vai man ir māja Liepājā, vai man ir māja Rīgā, ja? Es nerunāju par to fizisko, bet par to iekšā, kur tu jūties, ka tu būsi mājās, ja? Un es nedomāju, ka es Latvijā varētu būt kā mājās, tāpēc, kad es neesmu bijis 21 gadu Latvijā, neesmu strādājis, neesmu dzīvojis, un man tā kultūra nav saprotama, nav atpazīstama, ja? Kaut gan es esmu piedzimis uzaudzis Gulbenē. Un ko es vēl gribēju teikt par to, jā, ja nebraucat projām, paliekat tur, un man vajag vienkārši savus sūdus sataisīt, need to get my shit together. Es nezinu, kā latviski pateikt, man to shit together. Need to get my shit together. Un izdomāt īsti, kur es braukšu, jo mēs brauksim atpakaļ uz Ameriku dzīvot, tāpēc, kad es tagad esmu Āfrikā, un es šeit nevaru fucking adaptēties, es šeit nevaru fucking dzīvot, šeit ir pārāk karsts, es neesmu uzlūcis kreklu kopš janvāra nevienu dienu, tāpēc, ka šeit ir Celsijā ir plus 37 grādi, plus 30 grādi, ir katru dienu, 4 no rīta ir plus 27, katru naktī zem 27 nav, un es esmu no ziemeļiem, es neesmu pieredzis to te visu, un man ir kondicionieris, kur es dzīvoju tajā mājā, man ir kondicionieris uz pilnu blāstu katru reizi, kad es esmu mājās, un kur ziemeļos mums bija tā vasarās, attaisi logu, izveidini māju, ir ok, ziemās ir ieslēdz apkuras sistēmu, tev uzsildas to telpu un tādas lietas. Un es esmu inženieris, teiksim, es lieku apkuras sistēmu, es lieku kanalizāciju, es lieku santehniku, es lieku izlietnes podus, apkuras katlus, siltās grīdas un tādas lietas. Šeit siltās grīdas nevajag, šeit apkuras sistēmas nevajag, tāpēc es degradējos drusku šeit arī, tāpēc, kad es neesmu savā fucking jomā, ko es daru, ja. Es mēģināju šeit atvērt savu kompāniju, bet šeit nekas neiznāks, ja? Es redzu pilnīgi. Man bija savs biznes 8 gadi Kalgarijā, Albertā, Kanādā. Tas tā,
Es neesmu īstenībā sagatavojis, tāpēc tas viss tāds randoms. Un man tagad ir nākamais mans projekts, ir mans video, ko es taisīšu, ir par RFK, Bobiju Kenediju, Robertu Kenediju, ko viņš tagad announcements bija to, ka viņš nav ārā no sava reisa, bet viņš endorse Donaldu Trumpu, un viņš bija Donalda Trumpa rallijā vienā un pateica par visām pesticidiem, herbicidiem, par pharmaceuticals, par CDC, DIDA, World Economic Forum, ja, kas vēl United Nations, un viņš adresēja to visu un pateica, cik tas viss ir fucked up. Tad tas būs vēl viens video, ko es tagad gatavojos, man ir bullet pointi, par ko es gribu runāt. Tas būs nākamais par, un šitajos visos videos vairāk runāšu par politiku, par to visu, kas ir, kā sagatavoties tam visam, kas tagad nāk, tagad būs kolaps, ja. Eiropas Savienība būs done, tas eiro Mickey Mouse nauda būs done, viņas vairāk nebūs, būs kaut kāda cita valūta, BRICS varbūt nāks iekšā, amerikāņu dolārs arī ir done, Austrālijas dolārs, Kanādas dolārs, Jaunzēlandes dolārs, Zimbabvē, pašiet redzējāt, kas Zimbabvē notika, un kas notika Zimbabvē un Venecuēlā, tas tagad notiks Eiropā, un pēc tam notiks Amerikā, un pēc tam notiks Austrālijā. Tas ir mans predictions. Tas būs nākamais mans video, par ko es runāšu. And there you go. Like, if you like my video, please click the thumbs up button. Make sure you subscribe. Tell your friends about the video so they can watch it too. Leave a comment down below, and I'll see you next time. God bless you. Jesus loves you. And guess what? I love you too. Pats Māris Ozoliņš. I'm out. I'll see you next time. God bless you.